jūs vērtējat ceļu tīrību šajā sniegainajā dienā? Ja godīgi, pilnīgi nospļauties ir par ceļu tīrību. Un, teiksim, kā... Jādomāju par savu, ir nevis par ceļiem, jā, tur un tā tālāk. Bet, teiksim, nu, kā jums šķiet, šis sniegs ir tāda stihija, vai tas ir jāpieņem, vai tomēr vajadzētu rūpīgāk tos ceļus attīrīt un ko tai gājējiem? Ir žēl, ka viņi ir tik maz šitāds, tas sniega vētras. Ļoti slikti, jo nevienu sētnieku praktiski neredz. Cik te pie mums notīra, tik arī ir. Tā ir stihija, vai to tomēr ir un to ir jāpieņem? Es domāju, ka noteikti nav jāpieņem. Nu, stihijas būs vienmēr. Jā. Vajadzētu cītīgāk tomēr tīrītos. Es domāju gan, ka cītīgāk. Jā. Labi. Lai vairāk mēs sētniekus redzētu. Tā ir, saimnieks savu suni nelaiž tādā laikā ārā, un arī sētnieku neiet ārā. Nu. Kā jūs vērtējat ceļu tīrību šajā dienā? Ir ziema. Ir tas jāsaprot. Bet, izbraukt var. Es braucu no Dzelzceļa poliklīnikas līdz Grēcnieku ielai. Atbraucu. 3 pieturas, normāli, ar mikriņu. Vai tā ir stihija un to ir jāpieņem? Jā, tāpat kā, es domāju, vēl trakāks jautājums, par ko vispār nerunā, ir tas, ka lāstaks nāk no jumtiem. Pakauls, kaklas, kriemeļi. Tur var aiziet pie tēviem. No tā jau nemirst, no tā, ka mums ir ceļi netīri. Ja? Man liekas, tā ir par nopietnāku problēmu. Kā jūs šodien vērtējat ielu tīrību? Ļoti slikti, jo līdz šim brīdim es neesmu redzējis nevienu tīrāmo mašīnu. Kā jums šķiet, vai tā ir stihija un tur jāpieņem, vai tomēr nē? Nē, ir jāsagatavojas darbam savlaicīgi. Es domāju, tā ir Rīgas domas līdzdarība. Labi, paldies, veiksmīgu dienu! Šodien ceļu tīrību? Es nezinu, es šodien izmantoju sabiedrisko transportu, es neko tādu nemanīju, tāpēc varbūt es neesmu tas īstais, kam jautāt to. Izmantoju puteņu biļeti? Nē, vienkārši sabiedrisko transportu, parasti ar tramvaju. No rīta puses bija labi, bet es saku, iespējams dažādiem cilvēkiem dažādi vērtējumi būs. Vai tā ir stihija un to ir jāpieņem? Stihija? Nu, tā gan... Pagaidām vēl neizskatās, ka tā būtu stihija. Tā kā, manuprāt, tas jau katru gadu vismaz dažas dienas tā ir.